Ciemā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Šo budžetu droši vien es varētu salīdzināt ar bedri uz ceļa, kas pēc būtības ir gulošā policista ekonomiskais variants. Jo bedre ir bedre, tas ir slikti, viņu jālāpa, bet savu funkciju viņa pilda, jo automašīnas tad sabremzējas un tā kā apstājas. Līdz ar to droši vien mans ierosinājums šajā budžetā, kur mēs varētu ekonomēt uz ceļiem, uztaisam pie pirmskolas izglītības iestādēm, pie skolām bedres. Tas būs daudz lētāk nekā taisīt gulošos policistus. Bet tas ir tāds mazliet sarkasms. Es sākšu, bet varbūt arī nav sarkasms. Es sākšu tiešām arī ar pozitīvām lietām. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par izglītību. Paldies koalīcijai, ka jumsos bija saprāta balss, ka jūs to ministru kabinetā piefiksējat to protokolā Andes Čakšas teikto, ka naudu iezīmēt programmas skolā, nevis pedagoģu algām, noignorējāt un atalgojuma pieaugumam. Saprāta balss dažreiz jūsos arī nostrādā. Līdz ar to paldies. Paldies par to, ka arī augstākā izglītībā un zinātnē ir finansējuma pieaugums aptuveni 20 miljoni. Bet es uzreiz šeit pieminēšu mazu keksīti. Tas ir ļoti labi, bet ja mēs skatāmies kontekstā 3 gados, tad nākamgad, aiznākamgad un 2027. gadā budžetā ir samazinājums par 15 miljoniem. Līdz ar to nav garantijas, vai augstākai izglītībai un zinātnē budžets saglabāsies tajā pašā līmenī. Zinot to, ka mums jāievieš institucionālais finansējuma modelis, kur naudas jau šobrīd ir pa maz nekā vajadzētu. Protams, paldies par finansējumu skolēnu dziesmu svētkiem. Vismaz par vienu lietu mēs rūpējamies ar cerību, ka mūsu nacionālais mantojums, nacionālie svētki neizzudīs. Paldies, protams, ar to, ka es ceru, ka nākamgad vasarā un pavasarī mēs sagaidīsim tieši tādas pašas emocijas, kādas mēs sagaidījām no mūsu hokejistiem, kad Latvijā norisināsies Eiropas basketbola čempionāts. Tas ir pozitīvi, bet tagad arī par tām lietām, par ko mēs esam aizmirsuši budžeta kontekstā. Mēs esam aizmirsuši par kultūras nozari vispārēji, par tādu kā kultūras nozari, jo ja mēs audzējam algas valsts pārvaldē 2,6%, bet šeit ir bišķiņ maza tāds keksīts. Mēs pasakām, ka jums nebūs pieaug budžetam par 2,6 atalgojumam. Un sanāk tā, ka vienai daļai šis pieaugums būs 5%, vienai daļai 10%, bet, diemžēl, ne profesionāļiem mūzikiem, ne amatieru kolektīvu vadītājiem, ne kultūras darbiniekiem pieaugums vispār nebūs. Līdz ar to tā nav taisnīga un godīga politika, ja mēs skatāmies uz vienotu valsts pārvaldes atalgojuma sistēmu. Mācību materiāli 9,1 miljonus. Vai tas ir daudz? Tas ir daudz par maz. Viņš nepietiek, un paldies pašvaldībām, kuras meklē līdzekļus, lai tomēr šos mācību materiālus nodrošinātu. Bet mēs jau arī komisijā diskutējam, ka mums ir ļoti elementāras lietas izveidot digitālo platformu, kas neizmaksātu entos miljonus, kur nopirkt no labākiem pedagogiem šos materiālos un viņi būtu pieejami. Jūs tā kā to ignorējat, un Ciliņas skundze, jūs sakat, ka nāciet, mēs jūs ieklausīsimies. Ziniet, izglītības komisijā ir ļoti labas idejas, kuras tiek atbalstītas gan pozīcijas, gan opozīcijas, bet tur jau ministrija neko neklausās. Tur jau jums vajadzēja paklausīties sporta apakškomisijas sēdi, kurā pēc būtības es teikšu tā, ka opozīcija uzvedās ļoti solīdi atšķirībā no pozīcijas deputāti, kuri apelēja šo budžetu. Nākamais. Tas, ko es gribēju pateikt, ka citējot Andes Čakšas teikto, jūs programmas skolā ieviešat ar argumentāciju par demogrāfijas rādītājiem. Līdz ar to man ir skaidrs, kāds ir galvenais programmas skolā mērķis. Programmas skolā mērķis ir skolu samazināšanas plāns un skolu
centralizācija. Kaut gan mērķi programmas skolā jums vispārēji esot kvalitātes paaugstināšana un atalgojuma paaugstināšana, bet šodien jūs skaidri un gaiši pateicāt, kāds tad ir galvenais mērķis. Mērķis ir skolu samazināšana. Un kas ir pats absurds un kā jūs to koalīcija nesaprotat? Jūs sakat, mums vajag reformas. Siliņas kundze saka, mums vajag reformu. Ašarādien kungs saka, mums vajag reformu skolu tīklā. Visi kā viens saka, ka vajag reformu. Visi kā viens saka, ka mums reforma būs ar 1. septembri, bet visi kā viens saka, ka naudas nav. Ar 1. septembri šai reformai naudas nav. Mēs viņu sameklēsim. Nu, tad man ir jautājums, kurā vietā jums ir paslēpta nauda, kaut gan vakardien izglītības komisijā jau 10 miljoni tika sazīmēti, pa kādām funkcijām viņi ir salikti, jo 11 miljoni izglītības ministrijas budžetā ir. Nu, līdz ar to domu gājiens man bija pareizs, ka nauda ir kaut kur paslēpta un 11 miljoni jau jums ir iezīmēti, kaut gan viņus varētu lietot jau šobrīd pavisam oficiāli. Tas ir tās, manuprāt, nevisai pozitīvās lietas. Un savukārt pašās beigās es gribētu nocitēt nevienu citu kā pozīcijas deputātu teikto. Burova kunga teiktais sporta apakškomisijas sēdē. Es vakardien pārbaudīju audio, noklausījos. Un man tad ir jautājums, kā jūs vispār varat šādu budžetu atbalstīt? Burova kungs teica, kāpēc mēs sakam, ka ir labs budžets, ja fakti un skaitļi rāda pretējo? Zane teiktais par finansējumu paraolimpiskiem sportistiem. Pateikt to, ka es esmu sašutusi, būtu nepateikt neko. Tad man ir jautājums, kāpēc jūs atbalstat to budžetu, ja jūs zināt, ka tur ir tādas neiedzības? Un mēs esam dzirdējuši daudz pārmetumus par to, ka apvienotais saraksts. Jūs taču bijāt koalīcijā, jūs taču varējāt darīt, jūs taču varējāt tur izmainīt, un jūsu laikā notika tik ļoti sliktas lietas, ka pat Harija vārdiem sakot, jums nākās apturēt to asiņaino cilvēku, kas asiņo. Kolēģi, mēs bijām valdībā 9 mēnešus. Pirmais budžets bija tehniskais. Maijā notika vienošanās par valdības gāšanu, tātad reāli mēs bijām 5,5 mēnešus. Un jūs gribat apgalvot, ka 5,5 mēnešos var sačakarēt valsti, tā kā jūs šobrīd vienotība to esat izdarījuši. Jo 6 gadus jums ir finanšu ministrija, ir bijusi jūsu rokās ar premjeru. Un jūs gribat pateikt, ka mēs 6 mēnešos esam nolaiduši pa burbuli tā, ka Covid laikā mēs pieaudzējām ārējo parādu 2 reizes, un mēs esam vainīgi, ka mēs esam tiešām sačakarējuši šo valstu. Jums kauns ir? Es to saku. Man liekas, ka cienīgi ir atzīt savas kļūdas un doties tālāk. Ja jūs uzskatāt, ka 6 gadu jaunās vienotības premjera un finanšu ministrijas valdīšanas laikā ir notikusi pozitīvas lietas un ir bijusi izaugsme, nu tad paskatieties uz ārējo parādu. Un man liekas, ka jūsu apziņa, kā Kariņš teica, bijušais premjers, paldies Dievam, naudas ir tik daudz, cik ir, nu tāpēc arī viņas šobrīd nav, jo jūs to naudu vienkārši izbumbulējāt un šobrīd paši nesaprotat, kā sastādīt nākamā gada budžetu. Viennozīmīgi neatbalstam. Paldies!